Marta sākumā valsts policijas organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes darbinieki pārtvēruši kādu miniju pusu, kurā atrasti aptuveni 100 kg hašiša. Informāciju par hašiša kravu valsts policijas ieguvusi sadarbojoties ar ārvalstu kolēģiem. Krava ievesta Latvijas teritorijā 1. martā, un izmeklētāji piesaistījuši Latgales reģiona darbiniekus. Viņi Daugavpilī apturējuši kādu miniju busu un aizturējuši 2 latviešus. Automašīnas pārbaudē policisti atraduši aptuveni 30 kg hašiša. Vēlāk piesaistot kolēģis no muitas pārvaldes un izmantojot viņu rīcībā esošo speciālo tehniku, likumsargi atraduši vēl aptuveni 70 kg narkotiku. Līdz ar to kopā atrasti aptuveni 100 kg hašiša. Melnajā tirgū 1 grama cenas svārstās no 8 līdz 12 eiro, norāda policija. Tātad kopējā nelegālās preces vērtības varētu sasniegt 1,2 miljonus eiro. Policija veikusi arī vairākas kratīšanas aizturēto dzīvesvietās, arī citās viņu saistītajās vietās, taču tur narkotikas nav atrastas. Pašreiz policija noskaidrojusi, ka pie latviešiem nelegālā prece nonākusi vienā no Rietumē Eiropas valstīm. 3 no aizturētajiem jau agrāk nonākuši policijas redzeslokā. Viņiem tiesa kā drošības līdzekli piemērojusi apcietinājumu. Vēl vienam piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Pret aizdomās turētājiem sākts krimināla process par narkotisko vielu glabāšanu un pārvadāšanu lielā apmērā realizācijas nolūgā organizētā grupā, kā arī krimināla process sākts par narkotisko vielu pārvietošanu pāri Latvijas robežai organizētā grupā. Par šādiem noziegumiem likumā paredzēts līdz pat 15 gadus ilgs cietumsods.